Labdien, labdien, strēlnieki! Nu, klāt aprīlis un noteikti apskatīsimies, kas notiek. Strēlnieki šajā mēnesī ārkārtīgi apcerīgi. Pirmkārt, šī kārts ir priesteris, kas runā par tādu iekļaušanos sabiedrībā, sabiedroto meklēšanu, viedokļu meklēšanu, idejas meklēšanu. Tātad tas daudz no strēlniekiem varētu meklēt kaut kādu plašāku sabiedrību, kam es varētu pieslieties. Tas varētu būt augstskolas meklējumi, tas var būt kādas biedrības meklējumi, tā var būt darbošanās augstskolās, biedrībās, patversmēs, līdzdalībā, dažādos politiskos un sabiedriskos notikumos, un tas strēlniekiem nes tādu kopīgu, tādu sajūtu, ka es esmu ar savējiem, es esmu atradis cilvēkus, kas man palīdz, kas man atbalsta, ar kuriem mēs esam vienoti savā darbā. Līdz ar to saprotiet, ka šajā mēnesī apkārtējie cilvēki un idejas un egregori, kas ir ap jums, viņi jūs nes, paceļ, nes, iedvesmo, dod spēku un galu galā rāda arī ceļu. Un tā kā šī kārts ir priesteri, tad te ir mazliet tā kā augstāko spēku aizsardzība jums, un jūs esat tā kā ievests vai burtiski uz rokām ienests kaut kādā publikā, sabiedrībā, kas jūs ļoti, ļoti iedvesmos ar laiku. Ja tagad pavērojiet, kas tas ir par piedāvājumu, kur jums kaut ko piedāvā tādā veidā iesaistīties. Būt kopā ar savējo sabiedrotajiem. Darbs jums, ko tas? Darbā zvaigzne, kas saka mieru. Diezgan mierpilns periods, bet tas nav tā kā apstāšanās vai tas, ka es nevarētu kaut ko attīstīt, bet ir tā, ka lietas ir izdarītas, daudz lietas ir sakārtotas, mēs tā kā vairāk tagad domājam par nākotni, domājam par to, kā mēs varētu drīzāk lielajā mērogā kaut ko pamainīt, kaut ko uzlabot. Tas var būt jaunas aparatūras, jaunas tehnikas, jauna transporta iegādāšana, atjaunot bāzi, sakārtot teritorijas, sakārtot idejas, sakārtot informāciju, visu salikt tādā veidā, ka tad, kad sāksies lielais intensīvais darba periods, jūs atkal varēsiet gluži vienkārši, neskatoties jau zinot, tur man viss kārtībā, te man viss ir labi, un darba ritēs vairāk. Ja, raitāk, tas nozīmē, ka šis mēnesis ir laiks, kad jūs varat plašā mērogā kaut ko salikt pa plauktiņiem, tā kā jums patīk, tā kā jums ir vajadzīgs. Gribētu teikt tāds mēnesis, kas ļauj manipulēt, kas neiespiež pagaidām jūs nekādos rāmjos, viņš saka, tu vari peldēt un skatīties, kā tev te viss notiek. Jā, ja mēs runājam par partnerattiecībām, 9 pentakļi runā par tādu diezgan lielu turību, par naudu, par ienākumiem, kas nozīmē, ka partnerībā būs iespēja kaut ko nopirkt, izbaudīt, izmantot tīri naudiskā ziņā. Lieliska kārta, sevišķi standarta raita kavā runā par iespēju sievietei izdarīt tā, kā viņa vēlas, ieguldīt naudu tur, kur viņa vēlas, vai ieguldīt savu naudu tur, kur viņa vēlas, un līdz ar to mājā klusums, miers, sakārtotība, prieks, komforts un vispārējais. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 9 pentakļu kārts ir ar tādu ļoti interesantu enerģiju. 9 pentakļos ir ļoti daudz pašpietiekamības, un līdz ar to šeit ir tā, atrast kaut ko es varētu, bet kaut ko es negribu. Tas nozīmē, ka 9 pentakļos jums ir jāuzliek tāds kā filtrs par to, ka jebkas man neinteresē, man interesē tikai augstākās raudzes, jo es sev novērtēju ļoti no 10 balēm vismaz ar 9. Tā kā šeit jāsaprot, tā kā jāmāk iznest sava pašcieņa, savus pašnovērtējumus, un ja jūs jūtat, ka tas piedāvājums, kas nāk no ārpasaules, nav īsti tas, kas jums interesē, tad vienkārši uzreiz. Es to atdalām. Un padoms. Padoms ir 6 zīžļi, un skatāties, ko šeit sieviete izbauda, viņa ir iegūs Oskaru, un padoms būtu izbaudiet
Izbaudiet tos savus slavas mirkļus, vai tos mirkļus, kad jūs saka komplimentu, kad jums saka labas vārds, kad jums saka paldies. Apstājieties un izbaudat to. Un paskat, jā, paldies. Un tā sajūta, jā, es to esmu pelnījis, patiešām. Un tā ļoti līdzinās ar šo te 9 pentakļu kārtu. Es esmu pelnījis šo komplimentu, vai šo paldies, vai šo pateicību. Jā, tāds jauks mēnesis.